Laikā, kad mūsu paradumi mainās un tiek atklāts arvien jaunas iespējas, kā pelnīt, arvien populārāk kļūst ielu tirdziņi, kur par salīdzinoši mazu naudu var iegādāties visdažādākās lietas. Labā ziņa ir tā, ka ar attiecīgu aprīkojumu pat rudens lieta nevar būt par šķērsli ārā pasākumu rīkošanai. Gan nelielas nojumas, gan pavisam lielus angārus jums izgatavos SIA Konkas. Uzņēmums ar 100% Latvijas kapitālu, kas darbojas jau 16 gadus. Sākumā gan uzņēmuma īpašnieki, kas paši ir kaislīgi ūdens turisti, izgatavoja katamarānus. Laika gaitā no viņiem sāka pasūtīt arī citus PVC materiālu izstrādājumus. Tā radās uzņēmums Konkas. Starp citu, nosaukums Konkas ir veidots no divu vārdu sākumiem. Kon no Konkords, kas nozīmē apvienību, un kas ir sākums vārdam kaskadieri, par kādiem sevi dēvēja uzņēmuma vadītāji. Uzņēmums veido arī paviljonus, saules sargus, kā arī veido tekstila arhitektūru un kioskus. Tāpat Konkas izgatavo arī pieturvietas un dažādas citas konstrukcijas. Mēs cenšamies veidot kvalitatīvus izstrādājumus. Tā laikam uz šo dienu tas ir laikam galvenais, jā, lai tavs produkts, ko tu ražo, viņš būtu kvalitatīvs. Es domāju, ka tas ir galvenais. Jā. Mēs nevaram, piedāvāt klientam kaut kādu izstrādājumu, kurš izgatavots no nekvalitatīviem materiāliem. Jā. Praktiski visa atbildība pēc tā izstrādājuma guļās uz mums kā uz ražotāju. Visiem produktiem standartā pieejamas 15 līdz 20 krāsas. Vispopulārākais tonis ir Latvijas karoga krāsā. Jumti pārsvarā ir baltā krāsā, jo tā labi laiž cauri gaismu. Savukārt sarkano krāsu jumtam neizmanto, jo tā negatīvi ietekmē redzi. Sērija veidā tiek ražotas teltis Lido, Karakum un Kompakt, kā arī saules sargi. Visas pārējās konstrukcijas tiek izstrādātas individuāli. Sērija veida teltis tiek izgatavotas 3 dienu laikā. Mūsu priekšrocības ir tādas, kas ir saistītas konkrēti ar pašām konstrukcijām. Jā. Viņas ir diezgan viegli montējamas, pašas pa sevi ir diezgan vieglas. Viņas var transportēt ne jau ar kravas mašīnām, jā, var ar kaut kādām mazākām kravas automašīnām transportēt. Un galvenais, kad cilvēku skaits, kas ir vajadzīgs montāžai, viņš ir minimāls. Telts Lido savu nosaukumu ieguvusi par godu pirmajai teltī Lido kompleksā Krasta ielā. Populāri ir arī telts Karakums, kurai ir apaļš jumts. Telti var atvērt un aizvērt no visām 4 pusēm. Standarta paviljonu speciālisti var uzmontēt pusstundas laikā, un to var novietot uz jebkuras virsmas. To iespējams aprīkot arī ar gaismu un skaņas iekārtām. Telšu ražošanai tiek izmantots PVC materiāls vai akrila audums, kas sastāv no šķiedrām, tāpēc elpo. Uzņēmums izgatavo arī markīzes, kas ir nojumas virs ieejas. Tās var būt grozveida, taisnas un elkoņveida. Markīzes sargā no saules, neļauj izbalēt preču krāsām, kā arī pilda reklāmas funkcijas. Konkas ir arī speciālisti arī ļoti lielu angāru izgatavošanā. Tie iztur jebkādus laika apstākļus un var nokalpot 20 līdz 30 gadus. Viens no nozīmīgākajiem uzņēmuma izgatavotajiem angāriem atrodas lidostā Rīga, un to izmanto lidmašīnu apkalpošanai. Konstrukcijām ar PVC auduma pārklājumu ir plašas pielietošanas iespējas. Tās izmanto ne tikai tradicionālajām vasaras kafejnīcām, bet arī izstāžu paviljoniem, sporta hallēm, visu veidu noliktavām un ražošanas telpām, kā arī autostāvvietu nosekšanai un citiem mērķiem. Uzņēmumam ir savs birojs, kas izstrādā konstrukcijas. Vispirms tiek radīts ražošanas uzdevums, tad sagādāti vajadzīgie materiāli. Tērauda caurules un alumīnija profilus pielāgo pēc nepieciešamības. Sagriež, urbi, frēzē, izloka un metina. Profilos iestrādā metāla skaviņas. Tāda detaļas zem liela spiediena apstrādā ar skrošu jeb smilšu strūklu un tālāk tos var pārklāt ar krāsu. Uz plotera tiek sagriezts audums. Uzņēmumam pieder vienīgais šāda veida ploteris Baltijā. Tas pats izgriež vajadzīgos auduma sektorus saskaņā ar datorā ieprogrammēto informāciju. Ploteris var apstrādāt gan līdz 5 mm biezus audumus, gan sagriezt plastmasu. Pēc tam piegrieztnes savā starpā metina. To dara ar pusautomātu, veidojot garas šuves. Savukārt īsi gabaliņi vai maliņas tiek sakausētas ar rokas fēna palīdzību, kura maksimālā temperatūra ir 900 grādu. Pēc tam seko gredzenu ieveidošana audumā. Pirms tam ar cirtņiem tiek izcirsti vajadzīgie robi. Gredzenos var vērt iekšā gumiju vai citu materiālu, ar kura palīdzību nostiprināt telti. Tajos arī ievieto plastmasas siksniņas, kas neļaus audumam plivināties vējā. Auduma piegrieztnes jeb sektori ar skavu palīdzību tiek stiprināti pie profiliem.
Skābes noslēpj ar dekoratīvo profilu jeb apmalīti, kas ir no elastīgas plastmasas. Galvenā vērtība, tas laikam, kā jau visiem citiem, tie ir cilvēki, tie ir mūsu darbinieki, mūsu speciālisti. Pirmkārt, tie ir konstruktori, kas izstrādā mūsu konstrukcijas, mūsu praktiski visu. Un tie ir meistari, tie ir iecirkņu vadītāji, tie ir paši, pieņemsim, darbinieki, atslēdznieki, noliktavas darbinieki. Galvenais ir cilvēki.